Latvieši? Es nevaru, tu zini, pati tas tā galvā priekšā. Nogriezīsim pagad. Kad jūs filmēties šajā seriālā? Kad es atceru sākumā. Latvieši šo. Kurš mēs tagad kā filmējam? Trešo. Jā. Kad jūs filmēties šajā seriālā, jūs atrat čaplika vai vispār neatrat? Kā jau teicu, tas mani aizrāva ar vienu vai. Vairāk. Mēs filmējām. Labi, to mēs nogriezīsim. Atā. Šā nav pirmā jautājuma. Kādu kurš to nedēļ? Kad jūs filmēties šajā seriālā, jums ātri patika vai vispār neatrat? Kā jau teicu, tas mani aizrāva ar vien vairāk, un es domāju, ka šis seriāls nekad man nepaliks, un cerams arī. Tagad Marta. Viņa aizvijā. Ja kā mēs lasām, es vīlu garāk jautājumu. Vai šo izgriezīsim, no? Kurš jau garš? Vienalga, kuras tu šo Es astot, nē. Tad lasi kaut ko Astot, piekto. Piekto lasīšu tikmēr tu dzēnu vairs. Mēs šo to nogriezīsim. Pie kāda vārdu jūs pierodat visvairāk? Seriāla vārdu? Es izgriezīšu pie vienu. Arī jau benekļus. Es tagad lasīšu jautājumu, un kamēr es atbūsiet, es nokatīšu. Tas piekts. Pie kāda vārdu jūs pierodat visvairāk? Seriāla vārdu vai realitātes vārdos? Manuprāt, abi, protams, ka varbūt vairāk pie īstā vārdā. Ar to nepietiek. Bet es gribu darīt. Labdien, šavā sākastas slavenību. Labdien, šavā sākastas slavenībā. Šodien mēs intervēsim aktrises no seriāla Mežonīgais ceļojums. Aicinām studijā Dženiferi Teneri un Gabrielu Meijeri. Labdien. Es gribēju jūs intervēt par seriālu Mežonīgais ceļojums. Kāds domas bija jums, kad jūs pieņēmat filmēties seriālu Mežonīgais ceļojums? Likās, ka būs viegli, izrādās, ka tas nebūtu nav viegli. Sākumā bija interesanti, un aizrāva mani ar vien vairāk un vairāk. Es biju domājis, ka tas varētu būt interesanti. Tas ir kas jauns. Labi, iepriekšējo. Vai es nāku pie hobija? Ja man bija kājas, tad arī viņiem mazinās. Viņa cenšuras. Jā! Mēs beidzam, labi. Vai tiešām? Skaties uz gaļu. Tā nu gaļa idiots ir ārstēnīgs. Davai, izvēl! Čau! Labdien, šavās jārdas ar slavenībām. Šodien mēs intervēsim aktrises no seriāla Mežonīgais ceļojums. Aicinām uz studiju Dženiferi Teneri un Gabrielu Meijeri. Labdien! Gribējām jums uzdot pāris jautājumus par mežonīgiem ceļojumiem. Kādas domas bija jums, kad jūs pieņēmat filmēties seriālā Mežonīgais ceļojums? Man likās, ka būs viegli, izrādās tas nebūtu nav viegli. Sākumā bija ļoti interesanti, un tas aizrāva man arvien vairāk un vairāk. Es biju domājis, ka tas varētu būt interesanti. Tas ir kas jauns, un šis bija pirmais seriāls, kur man nācās darīt dažādus trikus. Vai jūs ātri piekritāt visām prasībām seriālām? Manuprāt, es darītu visu, lai piedalītos šajā seriālā, un tas nozīmē, ka es pakļautos jebkādām lietām, kas man bija jādara. Protams, no sākuma jau man bija jāzina, kādas ir šīs prasības. Kad bija uzrunājis, es apdomājos un piekritu. Galu galā tas nemaz nav grūti. Kad jūs filmējāties šajā seriālā, jums ātri viņš apnika vai vispār neapnika? Kā jau teicu, tas man aizdāva arvien vairāk un vairāk, un es domāju, ka šis seriāls nekad man neapnis, un cerams arī skatītāji. No sākuma es nevarēju apslēpt savas emocijas, kas radās filmējoties, bet, kad dienas gāja, seriāls jau ātri priekš manīm kļuva garlaicīgs. Kā jūs jutāties seriāla laikā? Es jūtos tā, ka es dzīvotu otru dzīvi, un šī otra dzīve ir šis seriāls. It kā es tas normāli, nebija nekāds satraukums filmējoties. Pie kāda vārdu jūs pieredāt visvairāk seriāla vārdos vai realitātes vārdos?
būt vairāk pie īstā vārdu, jo ar to esmu nodzīvojis daudz ilgāk laiku nekā seriāla vārdu. Protams, ka pie savu īstā vārdu. Seriāls vēl man nav tik tūs. Vai jūs seriālā esat apmierināts ar savu lomu? Galvenais, ka no ērtālo sektoru. Ja godīgi lomu esmu ar to apmierināta un domāju, ka tā ir domāta tieši man. Loma ir laba pēc manām domām. Jums pietiek laika arī citiem skolas darbiem vai kaut kam citam? Protams, kad paliek brīvslaiks, vai neizklaidēties vai daru mājas darbus. Daudziem mēs tur strādājam pie seriāla. Reizēm nākās atstāt skolu, lai varētu filmēties, un tas man patīk. Jūs apgūstat iemācīties lomu 2 nedēļu nogalē? Protams, tas nav viegli un daudz jāpiepūlās, lai to visu iemācītos. Reizēm man nav laika, un tādēļ man ir jāmācās tekstus naktīs. Pēdējais jautājums jums vārds. Kā atšķirās seriāla dzīve no īstās dzīves? Seriālā tas ir mazliet neparastāk, jo es labi zinu, ka šis seriāls ir viss izdomāts, bet dzīvē tas liekas grūtāks un neiespējamāks. Manuprāt, manas seriāla varonas dzīve ir dumja. Es ar savu varonu esmu ļoti atšķirīgs. Paldies šām drosmīgajām aktrisēm no seriāla Mežonīgais ceļojums un gaidām viņas nākošu nedēļu. Tā! Nostamies ātri par... Labdien, šāvās Ernesta slavenībām! Šodien mēs intervēsim aktrises no seriāla Mežonīgais ceļojums. Aicinām studijā Dženniferu Teneri un Gabrielu Meieri. Labdien! Es gribēju jūs intervēt par seriālu Mežonīgais ceļojums. Kādas domas jums bija, kad jūs pieņēmat filmēties seriāla Mežonīgais ceļojums? Man liekas, ka būs viegli, bet izrādās, ka tas nav viegli. Sākumā bija interesanti, un tas aizjāja mani ar vien vairāk un vairāk. Es biju domājis, ka tas varētu būt interesanti, tas ir kas jauns, un tas bija pirmais seriāls, kur man nācās darīt dažādus trikus. Vai jūs varat piekritāt visām prasībām seriālā? Manuprāt, darīt visu, lai piedalītos šajā seriālā, tas nozīmē, ka es pakļautos jebkādām lietām, kas man jādara. Nu, protams, no sākuma, ja man bija jāzina, kādas šīs prasības. Kad biju uzzinājusi, es apdomājos un piekritu, galā tās nemaz nebija grūtas. Kad jūs filmēties šajā seriālā, jums ātriņš apnika vai vispār neapnika? Kā jau teicu, tas mani aizjāva ar vien vairāk un vairāk, un es domāju, šis seriāls nekad mani neapniks, un cerams arī skatītājiem neapniks. No sākuma es nevarēju apslāpt savas emocijas, kas tas filmējoties, bet, kad dienas gāja, seriāls jau tā ātri vien pēc manī kļuva garlaicīgs. Kā jūs jūtaties seriāla laikā? Es jūtos tā, kā es dzīvotu otru dzīvi, un šī otra dzīve ir šis seriāls. It kā es jūtos normāli, nebija nekāda satraukuma filmējoties. Ja kāda vārdu jūs pieredzat vairāk? Seriāla vārdos vai realitātes vārdos? Manuprāt, pie abiem. Protams, ka varbūt vairāk pie īstā vārda, jo ar to esmu nodzīvojis daudz ilgāk laiku nekā ar seriāla vārdu. Protams, ka pie savu īstā vārda seriāls vēl man nav tik tūs. Vai jūs seriālā esat apmierināti ar savu lomu? Galvenais, ka nav jātēlo slikto. Ja godīgi ar lomu esmu apmierināta un domāju, ka šī loma ir domāta tieši man. Priekš manīm loma ir laba. Jums pietiek laika arī citiem skolas darbiem vai kaut kam citam? Protams, kad paliek brīvs laiks, vai neskaudējusi, vai mācos lomu šim seriālam. Daudziem mēs tur strādājam pie seriāla. Reizēm nākās atstāt skolu, lai varētu filmēties, un tas man patīk. Jūs pagūstat iemācīties lomu 2 nedēļu nogalē? Protams, tas nav viegli un daudz jāpiepūlās, lai to visu iemācītos. Reizēm man nav laika, un tādēļ man jāmācās tekstus naktīs. Kā atšķirās seriāla dzīve no īstās dzīves? Seriālā tas ir mazliet neparastāk, jo es labi zinu, ka tas viss ir izdomāts, bet dzīvē tas liekas grūtāks un neiespējamāks. Manuprāt, manas seriāla varonas dzīve ir dumja, pēc manām domām. Es ar savu varoni esam ļoti atšķirīgs. Un tas arī būtu viss. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Beidzot normāli! Mēs to filmējām.